Dievs svētī Latviju, mūsu dārgā tevi, ak svētīju jēl to. Nu, viss kārtībā. Tad tev vēl jāiemācās dziedāt, tas otrs pantiņš. Nemāk. Nemāk, ja. Bet tu esi tāds, tu tikai zini latviešu valodu, vai ne? Citi bērni nezini. Jā, neko nezinu, esi. Kā tu iemācījies? Kas? Kā tu iemācījies? Kā tu zini latviešu valodu? Kurš tev iemācīja? Jā, tur mēģināt. Viegli? Jā, var mēģināt atbraukt, čau, saka, nesaprot. Jā, brauks atpakaļ, par musarām brauks mājām, pēc tam atpakaļ. Pēc tam māki par Latviju valodu. Kā tev norvēģi patīk? Jā, es Latviju patīk. Norvēģi nesaprotas. To valodu tu nemāki, ja? Nemāk, jā. Tu vari noskaitīt, kā tu skaitīji 1, 2, 3? Jā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Līdz cik tu māki skaitīt? 10 māk. 10, bet tu teici, ka tev ir 13, tad tu māki arī tālāk. Es viss kārtībā, blēd, 10 arī var. Un tu māki arī angļu valodu? Es nemāku angļu valodu. Tikai latviešu? Jā. Nu, tad tev izaugs liels, būs jābrauc strādāt uz Latviju. Jā, es gribu par šodien Latvijā. Būt gatavs uzreiz braukt, ja? Jā. Tur augsti? Nu, pohu augsts. Būs siltas reibas un sniegs. Es man ir ambarģokatam, lai visam ir lielāk. Rakstīt tu māki? Nemāk. Rakstīt nemāki? Nemāk. Bet kāds tev mācīja? Kas? Kāds mēģināja tev iemācīt rakstīt? Jā, sister māk, es nemāk, neko viss nemāk. Māsa māk, ja? Jā. Negribi iemācīties? Ja gribi, pēc tam es skola brauksam, pizdileja, tad es saku, huina, bra. Vāk saka, gribi, bra, pizdileja, tad es saku, negribi. Tad tu nerakstīsi? Nerakst.